pēdējo reizi runāju Mateja jauniešos, tad, kad Jānim bija 10 gadi. Aptuveni, manuprāt, viņš nenāca, bija kāds dzīvoklī. Es tā pieļauju, ja tas bija 10 gadus atpakaļ. Jā, varbūt tas cik tev gadi? Precīzi uztrāpīja. Un tā bija ārprātīga pieredze, tā bija pirmā reize, kad es stāvēju cilvēku priekšā. Un tas bija murks, reāls murks. Un vajadzēja 10 gadu, lai es no tā atkoptos, rehabilitētos, un es mēģināšu otrais. Un, jā, kā jau minēju, man sauc Aleksandrs, un lūdzu arī tā man sauciet. un patiešām liels prieks būt jūsu vidū, un man ir liels prieks redzēt to, ko Jānis Emija komanda ir šeit izveidojusi, un redzēt, jā, ka šeit ir jaunieši, kas mīl Jēzu, kas vēlas uzzināt vairāk par viņu, un jā, ka jūs esat šeit, lai dzirdētu Dievu balsu, un man ir, jā, parādīšu bildīt, es esmu precējies, man ir šobrīd 2 bērni jau skraida, un 3. jau pēc mēneša aptuveni mēs viņu redzēsim. Būs 3. un tas būs dēls. Un paldies! Un tas tā par demogrāfiju ir jārūpējās, un tas ir ļoti svarīgs moments, un kaut kāds piemērs jārāda pārējiem brāļiem. Bet jā, septembrī būs 8 gadi, kad esam laulībā, un uzrunas laikā nedaudz padalīšos ar to arī tādām mazām niansēm, kas bija saistīts ar mūsu attiecībām, bet tā ļoti īsumā, kā mums iet attiecībās, ir riktīgi kruti. Tā, kā ir riktīgi labi. Ir bijis forši, tagad tu tur tas rozā brilles un tur aprecies, bet tagad ir daudz labāk. Tā. Un tas ir kaut kas īpašs, un es ticu, ka tā ir tā Dieva svētība, kas nāk līdzi, ka tās attiecības paliek vien dziļākas un vien foršāks, tāda sajūta patiesībā ir laulībā, gan arī pēc 8 gadiem, ka tu esi no pat iepazinies, ir tas excitements ir tāds, kā tu būtu no pat iepazinies, bet to cilvēku pazīst. Tāds sajūta, ka jau visu mūžu. Un tā ir, es ticu, tā Dieva svētība, kas nāk līdzi dievbijīgās attiecībās. Un redziet, man šodien jārunā par tēmu, kāds ir dievbijīgas robežas. Pa lielām es piekrietu visam, ko Gabriels teica, un es varētu teikt āmen, nolikt mikrofonu un ejam pie diskusijas, jo Gabriels lielā mērā pateica tādā ziņā tādas svarīgākās vadlīnijas, bet, ja es esmu uzaicināts, es esmu tālu ceļu mērojis no ādažiem, tad es izmantošu to laiku un kaut ko pateikšu. Redziet, kad mēs sakam dievbijīgas, mums jārunā par dievbijīgām robežām, un kad mēs sakam dievbijīgas, mēs reiz saprotam, ka tas, ko jūs šovakar dzirdēsiet, nesakritīs ar pasaules domāšanu. Un patiesībā par tām robežām domājot, ir end goal, kāpēc mums viņas ir vajadzīgas. Varbūt tas nebūtu gluži end goal, bet Bībelē mēs varam redzēt, ka tas ir svarīgi. Tas nav mazsvarīgi. Un kā tādu pamatu šodienas domai, es ņemšu to, ko arī Gabriels nedaudz pieminēja, kas ir no Ebreju vēstules 13. nodaļas 4. pants. Un tur rakstīts, laulība, lai ir visiem godā un laulības gulta neaptraipīta, jo netiklos un laulības pārkāpējs Dievs sodīs. Redziet, šī ir tā tēma, kad bieži vien varbūt priekšā stāvošajiem sarkst vajag. Man nesarkst, es varu diezgan brīvi par šo runāt. Un iespējams kāds no jums sarksiet, bet es neredzēšu, man spīd acīs gaismas. Tā kā ir ok. Bet ja mēs par šo domāsim, par to sodu, kas ir rakstīts, par to beigās nedaudz pieskaršos, bet redziet, dievbijīgu attiecību robežu mērķis ir nosargāt laulības gultu. Redziet, pasaules saka, ja tu jūti, tad dari. Galvenais, lai esi laimīgs, un ja abi piekrīt, tad viss ir kārtībā. Un skolā māca, kā, bez mazai to, es nezinu, kuru klasu sākot, 7. 9. kā tur izsargāties un tā tālāk. Galvenais, ka jūs abi tam piekrītat, un tas ir tā, šeit ir tava miesa, šeit ir tas gars, un it kā tas nav nekā saistīts, muļķības. Dievs saka kaut ko pavisam citu. Un Dievs skatās uz tevi ne tikai šodien, bet arī uz tavu rītdienu. Un domājot par robežām, robežas nav sots, ko Dievs uzliek. Robežas ir aizsardzība un brīvība. Mēs visi saprotam robežu nozīmi. Valstīm ir robeža, drošība. Ganībām ir žogi, lai sargātu ganāmpulku. Satiksmē ir noteikumi, lai cilvēki paliktu dzīvi. Redziet, robežas parāda vērtību. Tu neapjoz ar žogu kaut ko, kas nav vērtīgs, kas nav svarīgs.
Domājiet par to, kas ir tas tavās attiecībās, kas ir tik vērtīgs, ka Dievs saka, to vajag nosargāt. Un es teiktu, ka atbilde ir tava sirds, tava miesa, tava seksuālā šķīstība. Gabriels arī nedaudz pieminēja par attiecību robežām, kad tas jau nav. Ja, mēs varam diezgan plaši skatīties, bet šodien koncentrēšos konkrēti par puisis, meiteni, savstarpējās attiecības. Ja. Jo patiešām robežas ar vecākiem, pirmslaulības, pēclaulības, apkārtējiem cilvēkiem, tur arī var taisīt veselu svētdienas sēriju. Salmana pamācībās ir teikts pāri visam, kas jāsargā, sargā savu sirdi, jo no tās iziet dzīvība. Manuprāt, šī rakstvieta jums skanēja, iespējams, Matīs to jau citēja. Redziet, sirds Bībelē nav tikai emocijas. Tā ir tava griba, domas, ilgas un izvēles. Un seksuālā tuvība nav tikai fiziska darbība. Tā ir dvēseles, miesas un gara savienošanās. Un šī savienošanās ir paredzēta laulībā. Ārpus laulības to sauc par netiklību. Korintiešos ir teikts pirmajā vēstulē, beidziet no netiklības. Tur turpinās, jūsu miesa ir svētā gara templis. Redziet, Dievs nesaka, ignorē savas vēlmes. Dievs saka, sargā tās pareizajām laikam. Tu esi pārāk vērtīgs. Un ja tu esi kristietis, tad tas, kas ir tevī, ir svēts. Tas ir svētais gars. Un padomā kārtīgi, vai tu pat tiešām vēlies sevi kādam lēti atdot. Redziet, par meitenēm es tā mazāk varu pateikt, puiši var meitenēm piesolīt mēnesi nocelt no debesīm. Viss sastāstīs, lai dabūtu to, par ko mēs gribam patiesībā nosargāt. Ja es runāju, tas ir neatkarīgi gan kristiešu, gan nekristiešu. Iespējams tā arī varbūt ar meitenēm, ja? Bet es par puišiem. Varbūt tur es nedaudz kompetentāks runāt. Dievs nelūdz ignorēt tavas vēlmes pret otru cilvēku. Dievs māca, ka šīm vēlmēm ir savs pareizais laiks un vieta. Un šī vieta ir laulība. Pasaule saka, ka robežas ierobežo brīvību. Bet padomā. Ja, Dievs saka, robeža rada brīvību. Redziet, vai cilvēks, kurš pārkāpj likumu, ir brīvs? Ir tāda grāmata, ko ir sarakstījis Fjodors Dostojevskis, kas varbūt jums būs jālasa BPI kādreiz. Mums bija viņa jālasa, diezgan bieza, noziegums un sots. Un šī grāmata ir par to, ka cilvēks izdara noziegumu, nogalina cilvēku un pēc tam mēģina šo noziegumu apslēpt. Līdz beigām, kad tā grāmata noslēdzās, kad tas iznāk gaismā. Un patiesībā tas lielais sots ir nevis tas, ka tas nāk gaismā, bet tas iekšējās cīņas, apzinoties, ko viņš ir izdarījis. Un viņš ir pārkāpis likumu, viņš nav brīvs. Gan reizēm tas ir fizisks cietums, kurā cilvēks nonāk, vai ne? Reizēm tas ir garīgs un emocionāls. Tā nav, ka redziet, mēs pārkāpjam robežu, mēs būsim pēkšņi brīvi. Tāpat cilvēks, kurš nespēj sev kontrolēt, vai viņš ir brīvs. Patiesība ir tāda, ka brīvība bez robežām beidzas verdzībā. To mēs varam, tā var būt dažāda veida verdzība. Galatiešos ir teikts, Galatiešu vēstulē 5. nodaļā, 13. pantā. Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Svabadība ir brīvībai. Jo jūs, brāļi, esat brīvībai aicināti. Tikai ne tādai brīvībai, kas dod vaļu miesai. Man kā sporta skolotājiem, fitness trenerim arī es šo varētu labi pievilkt par puišu fizisko sagatavotību, bet šoreiz par to, ka tā mūsu miesas, tā šī brīvība, tā nedod brīvību šajā jomā, par ko mēs runājam šovakar. Redzēt, ka tās robežas tiek pārkāptas, un varbūt kādi jūs no tām esat bijuši tādā situācijā, neviens patiesībā nejūtās baigi labi. Es pārkāpu robežu, es izdarīju kaut ko tādu, kas Dievam ir, kas nepagodina Dievu, kas Dievam nav tīkams, kas patiesībā nav labi man pašam, neviens nekad nejūtās tā ļoti laimīgs. Ja? Kāds, kas ir iegājis kaut kādos saitos, tur skatījās uz plikumiem, viņš pēc tam nejūtās, es tagad baigi labi jūtās. Kas notiek? Patiesībā parādās kauns, parādās vainas sajūta, parādās kaut kāda salīdzināšana neveselīga.
Tie, kas ir attiecībās, kad pārkāpj robežu, sāk parādīties bailes, ka tu tiksi atstāts. Jo redz, tu jau visu esi atdevis. Tev vairs gandrīz nav ar ko šo cilvēku noturēt. Dieva robežas neatņem baudu. Tās pasargā no sāpēm, kurām tu vēl neesi gatavs. Patiesi, kuras tev nebūtu jāpiedzīvo. Tad, kad mēs ar manu sievu, Baibu, sagājām kopā, tad tas long story short, sagājām kopā 1. aprīlis. 2. aprīlī prasīja, vai tas nebija joks. 5. maijā es viņu bildināju, un septembrī mēs aprecējāmies. Bet tur bija ļoti daudz, kas pirms tam, un par to es arī minēšu. Ja? Bet tad mēs bijām šai sadarbināšanās procesā, un tad ir tā sajūta, mēs jau tulīt precēsimies, mēs jau gandrīz jau tur esam tur kopā, un laulība, un kas, mēs jau taču uz to ejam, un tā vēlme turēt robežas, viņa bija, bet kļuva ļoti smagi. Bija grūti noturēt tās, runājam par tādām seksuālajām robežām, bet viņas tika ievērotas. Kāpēc? Jo man sieva pateica kaut ko ļoti konkrēti. Viņa teica, ja mēs pirms kāzām pārgulēsim, mēs neprecēsimies. Viss beigsies. Un es to paņēmu ļoti nopietni. Es sapratu, es ar daļu tās vienas lietas, kaut kāds vienas reizes negribu riskēt ar visu savu nākotni. Mana tā mīlestība pret Baibu bija daudz lielāka kā vienkārši tāda iekāra. Redziet, dāmas, arī jums ir liela teikšana. Man liekas, tas ir tāds laba lieta, ko varat likt aiz auss, lai arī iedod džekam tādu nopietnību. Klau, šis ir nopietni. Bet redziet, tā cīņa, jeb to robežu noturēšana jau nav viegli. Viņa ir emocionāli, garīga, tā ir liela cīņa. Un tajā brīdī es to tā varbūt nesapratu. Šodienas acīm skatoties, man nāk ļoti prātā tas, ko Jēzus teica Pēterim, pirms Pēteris Kristu noliedza. Tad mācekļi ar Jēzu ir baudījuši svēto vakarēdienu, pēdējo mīlestību, tiek iedibināta šī svētā lieta. Vakarēdienu laikā Pēters saka, lai arī kas notiktu, Jēzu, es tev nekad nenoliekšu. Kaut man būtu jāmirst, Jēzu, es ar tevi iešu kopā. Un nepaiet ilgs brīdis, un Pēters noliedz Jēzu. Reizēm tāda esam mēs, jauniešu vakarā, Jēzu, es tev visu atdodu, un varbūt aiziem atpakaļ savām toksiskajām attiecībām, un tur viss jau ir beidzies. Tas, ko Jēzus ir mācījis, mēs esam nolieguši. Bet tur bija kāds moments, ļoti svarīgs moments. Manuprāt, kāpēc tā notika? Jo pirms starp Pētera lielo runu un Jēzus noliekšanu, viņi bija Ģedzemenes dārzā, kur Jēzus teica, lūdziet par sevi, ka jūs nekrītat kārdināšanā, jo gars ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Un mēs kā cilvēki patiesībā, es ticu, kā kristieši, vēlamies šīs robežas noturēt. Mēs gribam attiecības, kas pagodina Dievu, kas ir Dievam tīkamas, mēs gribam, ka mūsu attiecības būtu svētītas. Bet ir kāds bet. Mūsu miesa ir vāja. Un, manuprāt, tā ir tā svarīgā lieta, ko mums vajag paturēt, ņemt vērā, Dievu priekšā, iet ar tādu pazemību. Un tā ir arī mana lūkšana, kad es saskaros ar citiem kārdinājumiem, izaicinājumiem. Dievs, mans gars ir labprātīgs, es to vēlos darīt, vai es to nevēlos nedarīt, bet man miesa ir vāja, lūdzu palīdz man. Un redziet, tas nav attaisnojums grēkam. Tā ir tāda realitātes apraksts. Tas nenozīmē, ka mans gars ir labprātīgs, miesa vāja, tad neko dzīvojam, kā sanāk. Bet tas nozīmē, es nespēlēšos ar uguni. Garīgais briedums nav teikt, es nekad nekritīšu. Garīgais briedums ir, es zinu, kur es varu krist, un es tur neju. Man ir vajadzīgs Dieva spēks. Un es ticu, ka dievbijīgas robežas sākās ar pazemību Dievu priekšā. Dievs, es pats ar sevi netieku galā. Palīdz man. Man gars to vēlas, man miesa ir vāja. Un šis ir pazemības stāvoklis, kas mums ir jāieņem Dievu priekšā. Un tas nozīmē, ka es nepaļaujos tikai uz saviem spēkiem. Jā, es tagad attiecību robežu noturēšu. Un es nepieļauju situāciju, kurā jau iepriekš zinu, es kritīšu. Un tas nav vājums, tā ir garīga brieduma pazīme.
Redziet, es jūtu, ka es laiku saku redziet, atvainojos. Par praktiskām robežām. Kādam ir jautājums droši, kādas tad ir tās praktiskās robežas? Robežas ir vajadzīgas, lai nosargātu to, ko tev ir jāuzdāvina sava mūža mīlestībai kāzu naktī. Un lai šo nosargātu, pāris praktiski ieteikumi. Un Gabriels arī jau to minēja. Manuprāt, tā ir tāda atslēga. Ej uz randiņiem. To vajag darīt, jums vajag iepazīties. Zini, negaidi, ka pēkšņi tev no mēnesis nokritīs, vai no Marsa, kas tur Mars un Venēras, nokritīs tavs vīrs. Jā, draudzēties vajag. Bet dariet to kopā ar cilvēkiem. Lieliski randiņa vieta var būt jauniešu vakars. Ja nevis jūs izolējaties, nezinu, tur pieslēdzaties online, paskatīties jauniešu vakaru kaut kur divatā, bet ka jūs esat šeit kopā ar citiem. Svētdienas dievkalpojums, mazā grupa, randiņi publiskās vietās, tur kafejnīcās. Ja? Reāla vieta, kur tu vari būt kopā ar cilvēkiem. Kāpēc? Tāpēc, ka grēks visbiežāk ienāk vientulībā. Salamana pamācībās ir teikts, kas norobežojas no citiem un turas pats par sevi, tas meklē savu iegribu un pretojas visam, kas labs. Un tā ir reizēm, tad, kad sajiet jaunieši kopā, rodās šī tendence, vēlme no visiem izolēties, mēs divi vien. Un tur ienāk, un tur jau sākās tāds plānais ledus. Mēs sāka palikt viens, paliek garie vakari, ir pie viens pie otra mājās, kad nav vecāku. Un mēs patiesībā zinām, uz ko tas aizved. Robežas tiek pārbaudītas un tās tiek pārkāptas. Kādam ir šis lielais jautājums, drīkst bučoties vai nedrīkst bučoties? Redziet, bučošanās pat par sevi nav grēks. Nav. Tur citās kultūrās tas ir veids, kā sasveicinās. Bet, es domāju, mūsu kontekstā buča nav neitrāla lieta. Savā ziņā buča iedarbina ķermeni, hormonus, vēlmes, un tad jau tālāk sēko, sākumā bučojās, un tad jau nāk uz jauniešu vakariem ar ziliem kakliem, un tad jau viss tālāk aiziet. Un pasakies Dievam, ja tas nav tev noticis. Tev ir īstais brīdis tagad likt robežu. Jo robežas ir jāliek nevis tur, kur vairs nevar apstāties. Ja, kad tu jau sāc ripot par tādu kārības kalnu uz leju, tad ir ļoti grūti apstāties. Bet tev robeža jāsāk likt tad, kad tas vēl nav noticis. Pirms viss ir sācies. Pirms, tur sākās bučošanās un viss tā tālāk. Robežas ir jāliek un jāstiprina miera laikā. Tas būtu pareizi. Protams, to ir iespējams darīt kara laikā, ja tajā brīdī, kad tu jau esi iegājis attiecībās, kaut kāds robežas testējis, tas būs sarežģīti, bet tas ir joprojām iespējams. Un, tagad man atbild par bučošanās teikt, nevajag. Jo tas ved tālāk. Ja? Pasaule teiks, kas tas sviests, loģiski, ka bučojies, es teicu. Un varbūt šis ir mans uzskats, un varbūt es maldos, bet, es zinu, kā strādā Džeka ķermenis diezgan labi. Džeki to saprot, viņi būs pietiekami patiesi, viņi to atzīs. Meitenes neesat tik nājos, ka tie Džeki domā pabučosies pietiek. Tā, ļoti grūti. Mums saucos tāds vīrišķais hormons, par ko jūs tur, Aleks Daume, arī jums stāstīja par testosteronu, un tas dara trakas lietas. Un tas tiek iedarbināts ar tām mazajām bučiņām. Vēl par praktisku lietu, kas var palīdzēt noturēt šīs robežas. Esi atbildīgs kādu pāri priekšā par savām attiecībām. Un, ja tu esi ar kādu kopā, atkal tas ir par to izolēšanos un neizolējies. Kad mēs ar Baibu draudzējāmies, mums bija vismaz divi pāri, kur priekšā mēs bijām atbildīgi. Jā, tagad, kas ir kuldīgs mācītājs un garīdznieks brālības vadītājs Mārtiņš Anševits un viņa sieva. Un bija vēl viena ģimene mums Limbažos, kas ir kļuvuši par mūsu abas ģimenes ir kļuvušas ar to arī par mūsu tuvākajiem draugiem. Un viņi man čeko, es gāju pie Mārtiņam, stāstīju, kas ir mans cīņas, kur es eju, kur es vedu Baibu uz kādiem randiņiem un prasīju padomu arī saistībā ar attiecībām. Un es nepaliku viens, un tas viennozīmīgi palīdzēja šīs attiecības noturēt.
lai jums arī, tagad jūs veidojat attiecības, man bija 21 gads pa lielam. Neatkarīgs, pieaudzis džeks, taču kādi tur citi cilvēki, bet nē, tas bija ļoti svarīgi. Un tie var būt jūsu vecāki, jūsu jauniešu mācītāji, mentori, draudzē, bet to es jums silti iesaku. Ja, nebūt vienam, arī Sālamans saka, ja krīt ir labāk, ka jūs esat divi, jo viens otram tur palīdz piecelties. Kāpēc to saku? Tāpēc, ka es ticu, ka tas ir ļoti svarīgi. Gan kaut kādas robežas, gan cilvēki, jo es ticu, un es esmu ritīgi pārliecināts, ka tu gribi, lai tavas attiecības ir svētītas. Negaidi Dieva svētību tam, ko viņš nav apsolījis. Mēs lasījām, ka netikļus un laulības pārkāpējs Dievs sodīs. Viņš ir rakstvieta, viņa joprojām uz ekrāna nav, ja? Tas nekas. Un es gribētu savā veidā tā neteoloģiski to pārfrāzēt. Es nevaru jums pateikt, kas ir tas sods, bet ko es saprotu, ko skaidrs šī rakstiet pasaka, ka Dievs nesvētīs šīs attiecības. Un patiesībā, ja Dievs nesvēta, mēs to varam redzēt kā savu veidu sodu. Tu pats nesīsi atbildību Dievu priekšā par savām attiecībām. Paldies, Gabriela. Es brālim uzticēju tējas kalpošanu. Es tā kā kakls sāk ņudēt, padot un pat izlēju. Paliem aizveries. Paldies. Tā. Kurš jums, Matijā, ir tējas kalpotājs, kurš padod tēņu? Neviens Jānim nepadod. Nekairina, jā. Tad viss pareizi varbūt runā. Jā, es par to sodu mazāk gribu teikt, bet es ticu, ka tas, ka tev Dievs negrib vai nesvētīs tavas attiecības, man parās, tas ir pietiekami nopietni, lai to ņemtu vērā. Un kad nav svētības par attiecībām, tas ir savu veidu sods. Un šādas attiecības, es runāju par jūsu vecumu, kur viss robežas ir pārkāpts, visbiežāk izjūka. Viņas izjūks. Tur nebūs Dieva svētības. Ja tu esi kalpotājs, tavu kalpošanu izjūks ātrāk vai vēlāk. Tāpēc tas ir ļoti nopietni, ko es runāju. Un es runāju par džekiem, kad viss robeža ir pārkāpts, viņš viss ir dabūjis. Jā, un tad ir tā, ka viņš nevar līdz 30, 40 gadiem aprecēt to, ar ko jau dzīvo kopā 20 gadus. Viņam nav motivācijas uzņemties lielāku atbildību, tad notiek kaut kāda aprēķina un tā tālāk. Jā, bet ko darīt? Tagad lielis jautājums. Kāds no jums klausās, liekas, ok, interesanti, varbūt tur tāda teorija. Kāds no jums klausās, varbūt šobrīd jums sirds sāp par to, ko jūs dzirdat. Liekas, robeža ir pārkāpts, es kļūdījās, ko tālāk. Atkal redzēt, jums baigi daudz jāskatās šodien. Šī nav runa tikai pareizajiem. Tas, ko es gribu pateikt. Es negribu šo runāt pareizam, kas visiem viss sanāk. Un ja tu esi kritis, tad šoreiz redzi ļoti uzmanīgi. Tur būs tāds bildīt. Paldies mākslīgajam intelektam par bildīt. Kas šis par notikumu? Jānis klusē un Gabriels. Kā, jūs zināt, kas tas par Bībeles stāst? Es gaidu, kā? Jā. Ok, jā, laulība pārkāpēji, ko gribēja nomētāt ar akmeņiem. Un šeit ir tas stāsts, jā, šī bildīt, kas ir attēlot, kur raksta mācītāji pie Jēzus veda kādu sievieti, kas ir pieķerta laulības pārkāpšanā, un viņi saka, pēc Mūzes bauslības viņi būtu jānomētā ar akmeņiem. Tāds patiesībā tāds krītamais jautājums, jā, ko tur darīt. Un Jēzus atbild, ko Jēzus atbild? Tās, kurš ir bez grēka, lai met pirmais. Un pēc tam viņš turpina, viņš saka sievietei, eju un negrēko vairs, es tev nepazudinu. Mēs arī par šo bildī domājām Ziemassdrāvu nometnē, pirms 2 dienām tas bija. Un šis vēl bija jautājums, kur ir vīrietis? Kur ir vīrietis? Vīrietis patiesībā to pat būtu to pašu, vai ne pat vairāk būtu pelnījis pēc Mūzes bauslīm. Bet redzēt, Jēzus kaut ko pavisam citu saka.
Bija cilvēki, kas gribēja nomētāt šo sievieti akmeņiem, viņu sodīt. Jēzus šo sievieti pirmkārt nepazemo. Jau viss līdz tam aizvest, tas jau bija pazemojums. Jēzus šo sievieti nepazemo. Viņš nemet viņai akmeņus. Viņš viņu pieņem. Bet viņš arī nesaka, dzīvo tā, kā līdz šim tu esi to darījis. Jēzus saka, es tev neatmetu, tu esi vērtība. Es tev piedodu, bet es aicinu uz tev kaut ko augstāku. Tu vari labāk. Tev ir iespēja dzīvot labāk. Ej un nedari tā vairs. Jēzus savā veidā viņu aicina uz šķīstību atkal. Un šķīstība nav par pagātni, tā ir par virzienu. Par virzienu, kurā tu ej, kā tu dzīvos turpmāk savu dzīvi. Un iespējams, kādam no jums tas bija jādzird. Jo varētu būt šis sajūta, es jau esmu visu pārkāpis. Viss jau ir, iespējams, jau tās attiecības, kurā tu esi robežu pārkāpis, ir jau sen beigušās. Bet varbūt tevī joprojām ir kaut kāds smagums, kur tu netiec galā. Jēzus tev nepazudina. Viņš saka, nāc pie manis. Es tev nemetīšu ar akmeni. Es tev mīlēšu. Bet ej un nedar tā vairs. Noslēgumā vēlos atgādināt vienkārši par šīm dievbijīgajām robežām. Man nekad dievbijīgās robežas nesākās ar kaut kādu aizliegumu. Tas sākās patiesībā ar tavu vērtības apziņu. Tu ieraugi sevi savā veidā Dieva acīm, ka tu esi vērtīgs. Tava sirds ir vērtīga. Tava nākotnes laulība ir ļoti vērtīga. Un Dievs zina, kā pasargāt to, kas ir vērtīgs. Tāpēc mans aicinājums ir, lūdz Dievam gara gudrību, piedošanu, lūdz viņam spēku, lūdz viņam pēc īstajiem cilvēkiem. Varbūt lūdz pēc vispār gudrības, kā vispār veidot kaut kādu veidu attiecības. Attiecības ir forši, draudzēties vajag, iet uz randiņiem vajag. Tas kaut ko jaunu arī parāda par vīrieti, un vīrietis atklāja kaut ko jaunu par sevi. Bet dariet to Dievam tīkam. Es ticu, ka manas tādas laulības pamatā ir nevis tās, ka, es būtu baigi perfektie cilvēki, bet tas, ka Dievs to vienkārši svēt. Vai mēs ar Baibu esam kļūdījušies? Jā, kļūdamies. Esam kļūdījušies. Bet vienmēr ir šī vēlme tuvoties Dievam, dzīvot pēc viņa prāta, un tu redz, kā tā svētība iet. Es lūkšu par jums, un tad būs jums diskusija jautājumi. Debes Tēvs, paldies Tev par šo vakaru, paldies, ka varējām domāt par šo tēmu, par robežām, un Kristu, es patiešām apzinos, ka visu es nepateicu, un iespējams esmu teicis to, ko nevajadzēja izteikt šai vakarā, vai noklusēju to, ko būtu bijis jāizsāk. Dievs, lai tas, kam bija, katram jāsadzird, Dievs, no Tevis, lai tas iesakņojas dziļi sirdī un prātā. Dievs, lai tas veicina katru vienu tādu tuvošanos Tev, Dievs. Es patiešām lūdzos, Tēvs, par katru vienu attiecībām. Dievs, Tu redzi, kurš ir, kurš nav, kurš par to sapņo un daudz lūdzu, Dievs. Es lūdzu, ka pirmkārt katrs viens atrodam, un es tai skaitā savu piepildījumu attiecībās ar Tev, Tēvs. Un patiešām, ka mēs caur to piepildamies, jūtamies mīlēti, pieņemti, novērtēti, Tēvs. Un, lūdzu, Dievs, par katru vienu, kurš vēl nav apprecējies. Dievs, ka Tu dod īsto cilvēku līdzās, kas mīl Tevi pirmkārt un mīl viņu pašu. Tu es lūdzos, Jēzus Tava vārdā. Amen.